Raimonda Paula 5 minūte ir noklausīta, jauna stunda ir sākusies, un par kulturāli muzikālām aktualitātēm es sarunājos ar Rihardu Ozolnieku, atraktīvais un uzņēmīgais dažādu pasākumu rīkotājs. Čau! Čau! Priecīgs, smaidīgs tu esi šajā svētdienā. Tev laba tāda vasara tādā pasākuma ziņā? Vasara ir iesākusies darbīgi, teiksim tā. Un vasara jau tikai pusē, vēl nav pusē, un tā kā viss vēl ir priekšā. Beidzot arī sāk parādīties kāds saules stars, tad brīžiem palīst, kas ir šajā... Tas taču normāli mums. Šajā jomā tas ir diezgan būtiski, ja saule spīd, viss ir krāsaināk un foršāk un siltāk, bet... Bet, ja lietus līst, paņem lietus mēteli un uz priekšu. Nav nepiemērota laikapstākļi, ir nepiemērots apģērbs, kā vienmēr visi saka, un tā ir arī taisnība. Tieši tā, bet vispār jau tev tā pasākuma sezona, tāda vasarīgā sākās ar hokeja čempionātu, taisīja fanotavas. Jā, ir tāda lieta, fanotava bija šogad 2 vietās, Rīgā un Liepājā. Sveiciens arī liepājniekiem. Jā, protams, vienmēr. Tavējie. Manējie, jā, visi Liepājā, čau. Sezona jau sākās 15. maijā ar fanzonu, kas bija 2 nedēļu garumā. Tad pēc fanzonas hokeja čempionāts noslēdzās un tad domājam tālāk, ko taisīt, lai cilvēkiem ir forši, patīkami un ir iespējas izrauties no savas ikdienas un pabaudīt kādu kultūru. Jā, mūziku un kultūru, bet es gribu tev pajautāt, kas ir tas dzinulis, kāpēc tu esi šajā jomā organizēt pasākums? Starp citu, Latvijas arī laikapstākļiem un vispār apstākļiem. Tas nav tas vieglākais arī biznesa veids. Man liekas, ka tev ir kaut kāda misijas apziņa. Noteikti tas nav vieglākais veids. Ir daudz nezināmie apstākļi, daudz kas var mainīties, un tas notiek bieži vien pēdējā momentā, un tad tur izsina problēmas, bet arī tas dod to savu šarmu, ka tev ir jārisina tās problēmas, un beigās, kad tu redz, ka cilvēki atnāk, viņi ir smaidīgi, viņiem viss patīk, tas dod tādu motivāciju darīt labāk un vairāk un lielāk, un tā motivācija rodās no tās patīkamās sajūtas, ka tu redz, ka cilvēkiem patīk, ir apmierināti. Un, tā atpakaļ saita. Tā atpakaļ tā sajūta. Man neviens varbūt nenāk klāt un nesaka, bet tu redz tās smaidīgās sejas un tu redz, ka cilvēkiem patīk, un tad tas liek strādāt tālāk un domāt kaut ko vēl foršāku, kaut ko vēl savādāku, jo tā misija gribās arī uztaisīt kaut ko savādāku, kā varbūt ir ierasts kaut kādi standarti, kaut ko interesantāku, kas ir varbūt neredzēts Latvijā, tad tas ir varbūt tas ceļš, ko mēs cenšamies iet. Jā, un galā vīrietis apliecinās caur izaicinājumiem. Tev tāda azarts rodās. Šeit pēdējā brīdī kaut kas nobruka, šo es atrisināšu. Tā tas ir, bieži vien, kad kaut kas atrisinās pēdējā momentā, bet, tas dod to savu šarmu šajā biznesā, tas arī ir. Un, starp citu, mums cilvēkiem, kas iet uz pasākumiem, vienmēr varbūt vajag kaut uz mirkli atcerēties, ka tas pasākums nenotiek tāpat vien, ka tur ir milzīga komanda, tur ir līderis tāds kā tu, kuram neviens neiet klāt, jo tiem māksliniekiem vai kā citādi iet klāt un saka paldies. Protams, arī viņiem paldies, bet ja nebūtu tie galvenie, kas ir ar to ideju un uzņemās kaut kādus riskus arī, tad arī vispār nekā nenotiktu. Un jāsaka tev paldies! Es pats arī, piemēram, nezinu, kad pirms es sāku šo darīt, tu aizēji uz koncertu, tu ej uz koncertu, skaties tiem māksliniekiem, bet tagad jau es eju tādu profesionālo kretīnismu, bišķiņa, skatos, kā ir salikts gaismas, kā ir kaut kāda risinājuma, kaut kādas idejas pasmeļos. Tad es arī tagad jau pats skatos arī savādāk uz to, kad tu pats to dari un domā un risini, ka tu ikdienā arī aizies uz kādu citu koncertu, skaties, kāda ir viņa risinājuma, kaut kādas idejas pasmelies, tā kā jā. Tas ir ļoti labi, ka tu paplašini to redzes loku un gūsti jaunu pieredzi un arī kaut ko aizgūsti, jo nav jau divreiz tas divritens jāizdomā. Viss ģeniālais vienkārši. Jā. Burvīgi, Rihard, bet šitā vasara mums tad arī Mārupas novadā ir tāda aktuāla saistībā ar tādiem skaistiem vasaras saulrietu koncertiem. Jā, ļoti skaistā vietā. Kad tas aizsākās? Arī pagājušā vasarā, jā? Vai šovasar? Nē, mēs sākām šovasar. Tas ir mūsu pirmais gads, kad mēs Ģip Mārupītes skaistajā izklaides teritorijā
rīkojam koncertus. Jā, pats nebiju bijis turpat līdz aprīlim, aizbraucis un reāli iemīlējos tajā vietā, jo man liekas, tur ir ritīgi forši, ka 20 minūtes no Rīgas centra tāda sajūta, ka tu neesi vispār tuvumā Rīgai, apkārt mežs, ūdenskrātuve, dažādas izklaides, un tas reāli 20 minūtes no centra, un man tas likās, ka tas ir jāizmanto. Nu, jā, tā lokācija nedaudz ārpusē, un tu jau jūties gan baudīt dabu, var dažādas arī aktivitātes ūdenī un ārpus tā, un jūs izdomājāt tad piedāvāt arī vasaras skaistos koncertus. Jā, kādreiz iepriekš kāds to darījis un strādājis, bet tad es vēl pats nedzīvoju par Rīgu, un tā kā man nebija informācija, kas tur ir iepriekš noticis, un tad mēs ar komandu ejam savu ceļu un skatāmies, kā mēs to redzam, kā to vietu padarīt foršu. Pasākumi notiek apzināti ceturtdienas vakaros, jo, weekendī skaidrs, ka visiem ir kaut kādi plāni, ir dažādi citi pasākumi, un tas, mūsuprāt, ir tāds foršs iemesls kaut kā to nedēļu iesākt ātrāk, tā kā pabaudīt kultūru, tāpēc mēs ceturtdienās. Nu jā, īpaši vasara mums ir salīdzinoši tas gaišais laiks, un ļoti daudzi mēs vienkārši vēlamies pagarināt to dienu, un brīnišķīgi iespēja doties uz šādu koncertu dabā netālu no Rīgas, un, protams, aicināt ir arī no visām citām Latvijas malām atbraukt. Latvija nebeidzās ar Rīgas robežām, teiksim, tā gaidīsim. Tu kā liepainieks to zini, vai ne? Es ļoti labi to zinu, jā. Es kādus 7 gadus padzīvoju Kurzemē, Kuldīgā, un es arī vēl joprojām manī ir šis te Rīga nav visa Latvija, jā? Vajag atcerēties. Tā tas ir, bet skaidrs, ka Rīgā koncentrējas visvairāk cilvēku Latvijā, un tad man liekas, ļoti forša vieta, kur atbraukt pabaudīt dabu, koncertus ar kvalitatīviem Latvijas mūziķiem, un kāpēc ne? Jā, koncerti būs iespaidīgi, un tas ir katru ceturtdienu, jā? Nav, katru ceturtdienu mums pa visu vasaru kopumā ir 5 koncerti. 5? Jā, jūnijā jau pirmais tika aizvadīts, iesildošais ar Bermudu 2 stūri. Tad palikuši ir vēl 4, kur 2 jūlijā, 2 augustā, ik pa 2 nedēļām sanāk. Burvīgi, un tas noslēgums tad... Noslēgums mums ir 20. augustā ar Aiju Andreju. Labi, tad es viņu uzlikšu. Pēc sarunas noslēgumā uzlikšu Aiju. Jaudīgi. Jā, Aija, zinām, Latvijas skatuves māksliniece, kur nekad nav pievīlusi savu dairadi, un tāpēc man liekas, ka būs forši brīvdabas tāds koncertiņš. Un tad Miks Galvanovskis, es saprotu, būs arī augustā. Jā, Latvijas lielākais rockers arī. Ļoti iemīļots, viņš ir tiešām ļoti iemīļots, jā. Pašam arī patīk Miks un malēts, ko viņš dara ikdienā, arī ar pārējiem papildus projektiem. Jā, viņš jau arī organizē. Viņš organizē, un viņš pats dzied, un viņš ir aktieris, tā kā jā, viss cieņa Mikam, un man arī liekas, ka ļoti piestāvēs, un mēs arī, kad plānojot tos mākslinieks, kas mēs gribējām, lai katrs ir pa katru tā kā savādāks, lai nav žanriski atšķirīgi. Lai savādāk, tur kāds varbūt roks, kāds vairāk pops, kāds Latvijā zināmāk, tādā veidā mēs arī to plānojām. Tad mēs arī esam salikuši tādu. Kur var tā kā piesakot, lai sekot līdz aktualitātēm? Sociālos tīklos Jipa Mārupīte. Instagrams, Facebooks, un tur ir visa informācija, tur ir arī, kur biļetes var meklēt un tā tālāk. Labi, tad tiekamies vasaras saulrietu koncertu sērijās Jipa Mārupītē. Jā, precīzi. un par taviem nākotnes plāniem, ko tu vēl tā kā organizēsi tumšajā laikā, taču arī kaut ko krāšņu vajag. Tumšais laiks, mēs tagad jau aktīvi sākam gatavoties jaunā gada pasākumam, jo jaunais gads ir tas viens datums, kad visi grib svinēt un atzīmēt, kad jauns gads, jauns sākums. Tāpēc mēs jau neskatoties to, kad ārā ir vasara un jūnijas un tā tālāk, tad mēs jau laicīgi gatavojamies un strādājam pie šī projekta arī. Protams, arī vēl būs daži projekti, kas būs rudens periodā, bet
To šobrīd To arī rudenī nāksim to man es arī, stāstīt. jā, augustā rudenī nāku stāstīt un informēt Sagaidīšu ar atplastām rokām. Jā, paldies tev. Liels prieks, ka ir tādi forši džeki un ne tikai džeki, arī dāmas, kas vispār uzņēmīgie un kuri rūpējās par, principā, mūsu prieku. Jo šādi pasākumi mums rada prieku un skaistas emocijas. Arī pat, ja asariņi nobirst, tas ir tīri ļoti labi attīrīšanās, tāda psiholoģiskā. Prieka asariņi. Prieka asariņi. Paldies tev, Rihard! Paldies Tiekamies. tev!